Ar mums kopā Aleksejs Širokovs, tagad jau HK Kurbats uzbrucējs. Aleksej, tu sezonu šo sāki Prizmā un tieši pret Kurbadu, un atgriežoties Latvijā pievienojies Kurbadam un tikko aizvadīji spēli pret Prizmu. Pastāsti, kā sanāca, ka tu esi atpakaļ un tieši Kurbadā? Sāksim ar to, ka Prizmā vasarā man Ēriks ļoti palīdzēja to spēli, un, lai ieiet sezonā, man vajadzēja spēlēt kaut kur. Pirmā spēle bija pret Kurbadu, bet tagad pēc kontinentālā Kurbats jau pirms tā, kad man lauza līgumu, jau bija sazinājuši ar manīm, lai, ja es atbraucu uz Latviju, lai es palieku pie viņiem. Tāda viņa hokeja dzīve ir. Tev jau droši vien kolektīvs pazīstams. Lielu daļu esi redzējis un arī spēlējis pret viņiem, tā kā nebija grūti iejusties. Nē, es domāju, ka varbūt 2-3 cilvēkus es nepazīstu, bet esmu dzirdējis, un Latvijas tas hokeja aplis ir diezgan pazīstami. Visi ir pazīstami, daudz maz. Tev šogad 4 klubi – Kurbats, Prizma, Grodņas, Neman un Soļigorskas Šahķer. Es droši vien domāju, ka spēlētājs būtu priecīgs, ja viņš varētu visu sezonu nospēlēt vienā klubā. Tev 4. Varbūt, teiksim, runājot par Grodņu, tu sāki labu sezonu Grodņā, un kas notika? Kāpēc Grodņa nevis nepagarināja līgumu, bet lauza līgumu ar tevi? Tiešām es biju labi sagatavojies vasarā. Un atnāca jauns treneris, es braucu pie Ciprus, paspēju nospēlēt tikai 2 spēles, un viņiem bija 3 zaudējumi pirms tam. Es atbraucu 1 zaudējumu bulīšos, 1 vinnējumu overtājumā. Un it kā komanda sāka saņemt tos apgriezienus, sāka spēlēt, un kaut kas sāka parādīties, bet Ciprusam vienkārši neiedeva pat iespēju. Jau pirms braukšanas uz tām 2 spēlēm jau bija zināms, ka tās ir pēdējās 2 viņam. Atnāca jauns treneris, jaunajam trenerim jau pirmajā sapulcē bija tāda vārda, ka ir 2 leģionāri, es un Atvers, un mēs atbraucam pie cita trenera, un varēja saprast pēc tiem vārdiem jau, ka ilga tā noturnēšanās komandā nebūs. No sākuma Atver, varētu teikt, noplavīja. Tāpēc, ka pēc spēlēšanas viņš spēlēja pirmajā pārī, un viņš diezgan labi spēlēja un palīdzēja jauniem aizsargiem. Daudz jaunie aizsargi bija kaut kādi 4-5 komandā. Viņš viņiem palīdzēja pēc loģikas. Nevar saprast, kāpēc viņi tās. Viņi vienkārši nelika uz spēlēm, nerunāja viņu. 3 spēles izbraukumā mēs bijām. Neviens neizsauca viņu, neko nepateica, vienkārši nelika uz spēlēm sastāvā. Pēc atgriešanas uz Grodņu viņš bija atlaists. Un atbrauc Čehs, un varēja saprast, ka nākamais būs šeit ilgi vai vēl. Tas bija laika jautājums. Jā. Un viņš sāka dot man spēlēt 7-8 minūtes pa spēli, novāc no mazākuma, vairākumā nelaida, laida, bet ne visai daudz. Varēja saprast, ka paies laiks, un es arī no turienes aizbraucu. Tev uzaicināja Aigars Ciprus, es saprotu, Jā. Vai direktors? Tieši Aigars? Aigars, viņi kopā direktori, tāpēc, ka direktors arī bija jau pazīstams pirms tam. Viņš tieši strādāja ar Baltkrievu gan izlases 80-81. Mēs diezgan labi pazinām viens otru. Direktors piegāja un pateica tā un tā, mēs ņemsim vēl vienu čehu, tāpēc, ka treneris nerunāja vispār ar maniem. Ņemsim čehu, un uz kontinentālo kausu brauks visi 3. Pēdējās 4 spēles pirms kontinentālā no 23. decembra līdz 9. janvārim spēlēja tas čehs, abi čehi. Es gatavojos kontinentālajam, un pēc kontinentālā viņš pateica, ka visticamāk, ka man būs jābrauc projām. Tā arī sanāca. Vai iepriekš ar šo treneri tev bija jau sanācis tikties kādā klubā? Varbūt viņam tu iepriekš neiepatikies? Vai tu droši vien es domāju, kur notika šīs domstarpības, ja tā var teikt? Kāpēc tieši viņš tevi atlaida? Kas viņam varētu nepatikt tevī? Es domāju, ka viņš vienkārši lika savas kaut kādas ambīcijas
augstāk nekā komandas. Tāpēc, ka mēs saliedējām pa kontinentālā kausa pusfinālā un finālā ļoti labu kolektīvu. Vienu no labākajiem kolektīviem, ko es esmu redzējis. Un dēļ kolektīva arī vinējām to kontinentālo kausu. Un es domāju, ka vienkārši viņam tās ambīcijas, ka viņš nebija ņēmis man uz to komandu. Arī viņš uzlika virs komandas jautājumu. Nu, tāpēc arī tas sanāca. Bet spiežot roku, kad es jau biju atlaists, viņš gan pateica, ka es nevienā jautājumā un nevienā momentā nepievīlu viņu. Un ka viņš zina, ka kolektīvu tajā komandā iztaisīja kapteinis, tas Andrejs Koršuns un es divatā. Un viņš to saprot, ka viņa dēļ mēs vinējām kontinentālo. Viņš tiešo tekstu teica. Varbūt viņiem Čehi kaut kādu labāku paziņas varētu būt draugi. Varbūt viņš viņiem biežāk ticies klubos. Viņš bija Žlobinā un spēlēja finālā pret Grodņu. Un tas Kristeks bija Grodņā. Un viņš laikam iekrita viņam acīs, ka viņš sarāva viņu gabalos, to Žlobinu 4-0. Bet, kā es runāju čaļiem, tad tas nebija viņa vienīgā darbs. Tas bija viss komandas darbs. Es domāju, ka tas ir vienkārši ambīcijas cilvēki. Tev ir palicis aizvainojums uz klubu, vai tu esi ar tīru sirdi jau šķīries no Grodņas? Kad es braucu projām, piegāja direktors, paprasīja vienu jautājumu, ko es daru nākamā sezonu. Es teicu, ka gan jau Eiropā būs klubi, kur es varēšu aizbraukt. Un bija tāds jautājums, ka tu negribi atgriezties pie mums, ka mums ir Eirolīga nākamgad, ka būs 7 leģionāri Baltkrievijā, un mēs gribam tevi atpakaļ dabūt. Es paprasīju, vai būtu šis pats treneris, tāpēc, ka, ja viņš man tagad atlaiž no komandas, tad kā es varēšu atbraukt? Bija teiks tā, ka treneris pats paprasīja, lai uzzina, vai es negribu, nav vēlēšanas nākamgad atgriezties atpakaļ. Tad varētu teikt, ka tev viens variants ir rezervēt. Tā, ja mēs humoru pieejam. Ja pēc visas tās būtības, kas notiks šogad, ir viens variants, un tas ir viens no, es domāju, labākajiem variantiem, kas būs, tāpēc, ka Eirolīgā tu ļoti grūti tik komandā, kas spēlē tur. Bet, protams, oficiāli tev, Aleksej, nekas nav apsolīts. Nav. Paļauties nevar. Nevar, bet zinot direktoru, tas ir pirmais cilvēks, kas piegāja un taisni pateica, ka tā un tā līdz kontinentālajam tu būsi, vēl bija pusotrs mēnesis, vēl tas čeks nebija atbraucis. Un ka pēc kontinentālā visticamāk, ka man būs jāizbrauc. Un es jau biju gatavs tam, un tas bija viens no labākajiem hokeja, nevis sezonu, bet pussezonu, bet padarīts darbs, tas viens no labākajiem. Vinnēts kontinentālais kaus, gan hokeja ziņā, gan apkārt hokeja ziņā bija viss ļoti perfekti. Pēc Grodņas nāca Soļigorska 4 spēles. Tur es saprotu, laikam tev bija variants 50-50. Parādi paliec, neparādi sev labi, nepaliec. Tur bija tā, ka viņi meklē leģionārus, viņiem vajag 2 leģionārus. Viņi gaidīs tos no Dinamo Minskas. Ja Minska izskatīs pirmajā kārtā, viņi vienkārši savāks 2 leģionārus no augšas. Un es vienkārši pazinu to treneru. Mēs sarunājam, ka būs 2, 3, 4 spēles. Aizies. Gan man, gan komandai. Palikšu, neaizies, nepalikšu. Neaizgāju un es aizbraucu prom. Bet pēc Grodņas ļoti grūti jau bija iejusties citā kolektīvā, tajā pašā līgā. Un varbūt arī tā arī vajadzēja būt. Tāpēc, ka es domāju, ka Soligorska izies no 1. vietas, Grodņa no 4. Un pusfinālā viņiem būs jātiekās savā starpā un spēlēt pret to komandu, ko tu esi tikko vinnējis kontinentālo kaustu, kur tu palīdzēji saliedēt kolektīvu. Būtu grūti gan fiziski. Fiziski laikam ne, bet morāli būtu bišķi nepatīkami. Pēc tam jau Kurbats zvans no Anda droši vien Pikāna. Bija jau... Pirms tam tu minēji, jā. Jā, uzreiz pēc kontinentālā kausa jau bija rakstījis man Žbačinskis un Laviņš, ka vai tu negribētu pabeigt sezonu te. Kamēr es biju Baltkrievijā, es neizskatīju to piedāvājumu, tāpēc, ka
jānoslēdz kaut kādas vienas lietas, pēc tam jādomā par otrām. Bet, kad atbraucu uz Rīgu, es tikos ar Andi. Un es domāju, ka man būs arī par labu palikt Rīgā līdz sezonas beigām, nevis braukt. Ir piedāvājumi, bet ir ļoti, nevis daudz, bet ir jautājumi, kas jānorisina te Rīgā. Šeit uz vietas, jā. Un sagatavošanas, varbūt tur būšu kandidāts, nebūšu uz izlases. Es domāju, ka gatavoties arī te būs tagad gan laiks, gan apstākļi visi. Viens ir mīnus, ka spēlē Latvijā, bet otrs, ka var labāk fiziski sagatavot. Būt kopā ar ģimeni, draugiem, radiem arī. Tāpēc, ka no cik gadiem es, laikam, pēdējiem 13, kad es biju leģionārs, neskaitot Rīgu, tu esi 3 mēnešus pavasar te un sakrājās visādas lietas, kas jānokārto tomēr. Citu, kā Kurbadam varētu veikties Baltkrievijas čempionātā, ja tu prognozēji? Es teikšu ar tādu sastāvu, kas ir gan Mogo, gan Liepāja, gan Kurbats, ja trenē tos 7 dienas, 6 reizes nedēļā, pēc potenciāli mierīgi var spēlēt. Tāpēc, ka Brēste, Mogiļovā, Līda un Viķepska nav gan pēc... Nav pārāks par mūsu klubiem, jā, es domāju, ka nav. Un vienīgā tā, ka nav iespējas spēlēt Baltkrievijā. Es dzirdēju, ka Liepāja grib nākamgad iestāties. Tādas runas ir bijušas, jā. Tāpēc es domāju, ka viņi būs, 4. Tas točni, pat tādu sastāvu, kas tagad ir viņiem. Tāpēc, ka jaunajiem būs tas solis uz priekšu, viņi grib visu parādīt sev. Tas būs ļoti liels gan Latvijai, gan pašiem hokejistiem būs plus. Kas tavuprāt to Baltkrievijas līmeni notur tādu nosacīt labi, jo esam dzirdējuši, ka tiešām tur ir sakārtotas komandas, viņas ir stabilas, tās ir finanses, kas ir šiem klubiem spēlētāji, daudz paliek Baltkrievijā, leģionāri daži, kas ir. Jo tomēr tas čempionāts jau vairākus gadus ir diezgan stabils un ir labas atsauksmes. Bija. Ar katru gadu, kā es runāju, paliek vājāks, jā, viņš paliek vājāks, un tāpēc viņi nākamgad grib taisīt 7 leģionārus. Tagad ir 3 spēlētāji varbūt no Krievijas, 2 eiropieši, vai visi 5 no Krievijas. Nākamgad būs 7, un tie 7 vienalga būs Krievijas vai Eiropas spēlētāji. Viņi grib, tāpēc, ka nepietiek spēlētāji, lai celtu to līmeni. Ir 5, 6 komandas, ļoti labu līmeņu. Es domāju, ka kontinentālais kaus to parādīja, ka tāpat DL2 līga un Kazahstānas līga un Franču. Viņi ir... Baltkrievi nav sliktāki. Nav sliktāki. Es neteikšu, ka viņi ir labāki. Jā, varbūt tur ir specifisks tāds defensīvais hokejs, bet varbūt mazāk priekš skatītājiem, bet savus kaut kādus augus viņš nes. Un ar to, ka būs 7, būs nevis 6, varbūt 8 vai 9 komandas viena līmeņa. Tāpēc, ka pirmās 6 komandas ir gandrīz viena līmeņa, un es domāju, ka ar Dānijas, Norvēģijas vai Francijas komandām ir vienā līmenī tas hokejs. Vai Latvijas čempionāts var kļūt tāds pats kā Baltkrievijas pēc pāris gadiem? Vēl varbūt 3 klubi, kopā jau būtu 6 stabili klubi. Jā, bet Baltkrievijai ir tāda lieta, ka prezidents ļoti ir... Mīl hokeju, mēs to zinām. Viņš gandrīz visas rūpnīcas, kaut kādi mazie biznesi, visi ir zem viņa. Jā. Un ja viņš pateiks, tajā rajonā man vajag to komandu, tur Groģņus, tur kaut kāds apgabals, sponsorēsiet, tur dos to naudu. Pie mums ir ļoti liela tā problēma, ka nav sponsori tādi, kas var dot naudu, tāpēc, ka ar ekonomiku tur Baltkrievijā bišku laikam ir labāk. Un tā varbūt citu sportu veidu viņi nav tik attīstīti, varbūt nav tādas konkurences, bet hokejā do naudu un tāpēc arī turās tas līmenis. Tavā skatījumā, kāds ir Latvijas čempionāts? Tik cik tu esi spēlējis sezonas sākumā spēli vienu pie Rīga Prizma un tagad Kurbadā, tu droši vien esi redzējis? Visas komandas māk spēlēt. Un pietiek spēlētāji Rīgā un Latvijā
6-7 komandām labāk. Ja būtu finansiāli kaut kāda atbalsta tām komandām, tad tas būtu tas pats Baltkrievijas hokejs. Tāpēc, ka jaunie aug ar vien vairāk un vairāk, tāpēc, ka ledus halas paliek ar vien vairāk. Kad bija 2 ledus halas, Sporta pils un Daugavas stadions, Atceramies, jā, kas bija. Bija tur kaut kādi, jaunie 2 komandas bija Latvijas Bērs un Dinamo. Tas ir 40 cilvēki no katra gada, no kura kaut kādi 5-6 aiziet līdz meistaru komandām, pārējie spēlē nakts līgās. No nakts līgām, ja būtu normāls Latvijas čempionāts, 20% varētu spēlēt. Pa to pašu Baltkrieviju. Tāpēc, ka nav tur līmenis, jā, tur ir komandas, tur ir kaut kāda kolektīvs, tur ir schēmas, sistēmas, tas ir viens. Bet nav tas līmenis. Principā, mums spēlētāji resursi, bet netiek doti tie resursi, lai spēlētāji turpinātu. Tas pats Kurbats trenē tos 6-7 reizes nedēļā, profesionāli, bez darba, vienkārši visu hokejā. Mierīgi varētu piedalīties Baltkrievijas čempionātā. Tā paša Prizma, ja jaunie nebraukt projām, palikt Prizmā, ja būtu tā nauda, lai viņus noturētu, arī būtu pavisam cits līmenis. Nākamgad, ja būs Liepāja Baltkrievija, varēs pastīties. Ir tā līmeņa hokejs vai nav? Tāpēc, ka Liepāja ir tikai jaunie spēlētāji, kas atgriezās, tur 2-3 cilvēki, es dzirdēju, atbrauc atpakaļ. Un es domāju, viņi Liepāja būs ne pēdējās vietās. Pa vidu, ja ne augstā. 3. 4. vietā. Parunāsim nedaudz par tavu karjeru. Pēdējās 2 sezonas iepriekšējās tu biji Šveicē, 2. līgā NLB komandā Martiņi Redais. Tu spēlēji kopā ar brāli. Tā ir pirmā reize, ka tu brāli esi spēlējis? Nē, pirms tam bijām Kazahstānā kopā. Un pirms Kazahstānas laikam bija Liepājas Metalurgs. Jau sen atpakaļ, pirms daudziem gadiem. 10, 12. Ko tu vari teikt par šo Šveices līgu? Es saprotu, ka komandai investori Krievi, arī treneris Malgīns ir ar Krievijas pasi. Malgīns un Malkovs un Fidulovs bija 3 treneri, visi 3 ir diezgan pazīstamie hokeja spēlētājs. Un kā treneri viņi tikai sāk karjeru. Ja Malgīns vairāk, tad Malkovs bija kā 2. treneris Krasnodarā. Un Fidulovs bija, kad spēlēja Šveicē, varbūt bija cits līmenis NLB, bet viņa rekords 140 punktus pa sezonu. Viņš vēl tagad neviens nevar pārsēst. Jā, varbūt līga paliks stiprākā, katru gadu jaunie aug, un Šveicē viņš tur un mēģina to jauniešu hokeju celt ļoti lielā augstajā līmenī. Kādas atmiņas pat šiem 2 gadiem ir Šveicē? Valsts ir, mēs zinām, sakārtota, ekonomika laba, viss kārtībā, daba lieliski, hokejs labs. Komanda arī bija laba un ļoti žēl, ka pēc tiem 2 gadiem, kad bija arī kolektīvs saliedēts un uz 3. gadu viņi pazaudēja ļoti daudz spēlētājus un pazaudēja savas vainas pēc. Viņiem ir bišķi nepareiza politika laikam. Tā spēlētāji tieši kluba spēlētāji izvēles komplektācijas. Jā. Tāpēc es varu piemērot vakar. Viņiem bija spēle. Jānis Spruks spēlē Friburgā. Pa visu to attieksmi varat viņam pēc tam pajautāt, lai būtu kā, vēl viens. Jā. Viņam bija jābūt Friburgā šodien. Viņam paprasīja, ka viņš spēlēs Friburgā, dažas spēles viņš nospēlēs Martinī, tāpēc, ka tur īpašnieki pazīstamie. Fanklubs, es saprotu. Viņš nav fanklubs, bet ņem spēlētājs uz augšu, ņem uz leju. Viņam zvana. Prasa, lai viņš atbrauc vakar uz spēli. Viņš lido speciāli dienu pirms uz Šveici. Brauc uz Martinī, no Cīriks vai no Ženēvas, nezinu, uz kuriem viņš lido. Viņš atbrauc uz spēli. Viņam saka, tu šodien nespēlēs. Tāpēc, ka 2 leģionāri spēlēs Bračka, tāpēc, ka ir 5 aizsargi, 3 ir saslimuši. Un ir Starkovs, tas dāns, ko pagājušajā gadā noķēra totalizatorā. Jā, Kirils. Un viņam iedeva iespēju vēl vienu. Un Jānis lido no 1 dienu pirms.
speciāli uz to. Viņš atbrauc uz Martini. Viņu vienkārši neliek spēlēt. Un viņam jālido pie tam atpakaļ? Nē, viņš šodien Friburgu jau trenēsies, bet pat es nevaru saprast. Un tur visi labi. Pēc tam tāda kaut kāda gājiena. Ik pa laikam parādās. Jā, un tas ir ļoti nepatīkami. Tas ir viena no tādām lietām, kāpēc es nepaliku tur. Bet tev piedāvāja? Tur ir savs stāsts, un, lai tas paliek starp maniem un prezidentu, bet, sanāca no tādas pašas kā sērijas kā Jāniku. Bet vai tev bija līdzīgi, kad tu spēlēji? Vai tev bija līdzīgas situācijas, domāju, Aleksej? Nē, es 2 gadus tur pavadīju, un 2 gadus gan īpašnieks, gan treneris mēs visu laiku vācamies kopā, domājam, kādas varbūt tur trīnieku salikt vairāk un izspēlēt labāk. Mēs visu laiku sēdējām ofisā, tāpēc, ka laika bija daudz. Ko var pasaukt, varbūt kaut kādas jaunos no Latvijas. Viņi tagad arī meklē. Tā kā bija tur Vlads Lišovs, viņš Francijā spēlē. Viņš pa 2 gadiem tur ļoti ir izaudzis, bet šveicieši izdarīja, ka agrāk bija 4 gadus jānospēlē, lai dabūtu licenci. Un viņam pietrūka 1 gads. Un viņš tagad palika Francijā, bet viņš izaucis pa 2 gadiem. Var redzēt, pat tas šveiciešu jauniešu hokejs, kā viņš vienkārši audzina cilvēkus jaunos. Vai šim klubam ir arī sakars ar šveiciešiem? Tur ir 2 prezidenti. Es dzirdēju, ka tomēr Krievi investori pie šī kluba stāv. Vai arī bija tos 2 gadus, 3 gadus. Bija tikai Krievi, bet es domāju, ka investīcijas tur ir 50/50. Un, kā es sapratu, šogad no Krievijas, no Maskavas puses tās ambīcijas likt iekšā naudu, ieguldīt tajā klubā mazinājušās. Un tāpēc viņiem tā politika aizgāja bišku uz citu pusi. Bet 2 gadus tur bija perfekti. Brālis palika, acīm redzot, brālim viss kārtībā. Brālim viss kārtībā ir. Viņš tagad vakar atkal skatījos iemet golu. Viņš spēlē, viņš ir apmierināts. Un viņam tagad Ženēva Serveti izpirka licenci. Tur ir A licenci, klubs, kur tu spēlē. Un tāpat kā Jančikam, viņam A licenci Friburga, B licenci Martini. Viņš var spēlēt tur. Braičkam viņš ir NLB un Ženēva izpirkusi to B licenci, un ja play-offā kāds no leģionāriem būs salūs, es domāju, ka ja viņiem beigsies play-off, viņš brauks turien spēlēt. Tu vēlētos atgriezties Šveicē? Kādā vietā? Citā klubā? Jā, un es varēju palikt, ja mēs būtu bišku ātrāk visas lietas nokārtojuši ar Redais, un viņi man būtu pateikuši, ka tāda situācija tāda un tāda būtu. Es vienkārši mēnesi tur nosēdēju, man nebija izsaukuši pat uz ofisu parunāt pēc 2 gadiem. Tu palicis citā komandā? Es varētu atrast pa to mēnesi, es varētu atrast citu komandu, tāpēc, ka tur bija apmierināti visi. Bija varianti. Un, kad tas mēnesis pagāja, jau bija pa vēlu, un tur sanāca bišku nesmuka situācija, un tā arī mēs neatrādām to valodu kopējo, lai turpinātu. Kuru tu varētu izcelt no sezonām savā karjerā? Tu esi spēlējis vairāk, man liekas, kā 5 valstīs. Čehija, Itālija, Somija, Krievija, Baltkrievija, Latvija. Paliks tikai Austrija un Dānija. Jā, ir līgas, kur vēl varētu, protams, uzspēlēt. Zviedrija un tā tālāk. Zviedrija jau būs pa vēlākam, bet Austrija, Dānija, Norvēģija vēl ir savāk. Kurš gads tev palicis atmiņā? Es domāju, ja sākt pēc karjeras sākuma, 1. gads Habārovskā. Gan hokeja ziņā, gan kolektīvu ziņā, komandu ziņā. Bija ļoti patīkami uzspēlēt. Pēc tam bija Rīgā, Rīgai kapteinis arī. Jā, sākums bija labi, bet bišku neaizgāja tomēr. Bija visādas problēmas. Pēc tam pa 2 gadiem Šveicē Alberts Malgins man iemācīja tik daudz attieksmes zālē, attieksmi ar riteni pret, kā funkcionālo sev noturēt, ka
tāpēc, ka, kad bija Krievijā, tur bija obligātā zāle, tur bija jāiet, pēc tam ritenis, un tu visu laiku nevarēji saprast, kad tev ir optimālā forma. Kad es atbraucu uz Šveici un sāku runāt ar Albertu, viņš vienu kaut kādu tādu sīkumu pateica, otru. Un pa tiem 2 gadiem es ļoti daudz sapratu, kā vienkārši gatavoties spēlēm, kā pareizi varbūt... Vairāk nenozīmē labāk, jā. Tāpēc, ka varbūt vairāk atpūsties, kaut kādas ņemt brīvdienas no ledus, ka vasarā labāk vispār no ledus 2 mēnešus neiet uz ledus. Agrāk, jo vairāk ledus, jo labāk tur vasarā pie tiem 2 mēnešus, kad zālē vasarā jāstrādā, ka sezonā var būt mazāk, ka var būt ritenis tur un kaut kādi vieglie svari. Un pie tā es 30 gados, pār 3, tikai sāku saprast, kā ir labāk un kāpēc. Tiešām pieredze viņi nāk pēc 3. Vai nu ir jābūt trenerim, kas tev tās nianses hokeja tomēr pastāstīs, kā jādara, kad jādara. Tie gadi, pa tiem 2 gadiem tiešām attiecībā pret hokeju, zāli, kaut kādām tur riteņiem samainījās pilnīgi kardināli. Bet tas jau droši vien daudziem spēlētājiem, kad šajā vecumā pēc 30 tu saproti, vai trenēties, vai paņemt pauzi, vairāk trenēties, uzlabot kondīciju. Droši vien jaunībā jau tu to nesaproti. Tu ej cauri, jo tev treneris to visu liek iekšā. Tu visu to uzkrāji. Jā, jaunībā jā. Pēc tam, kad laikam varbūt man tā sanāca, ka es aizbraucu uz Krieviju un tur vienkārši piespied. Te zāle, te ritenis, te barjeri. Tu nevari pats trenēties un gatavoties, kā tu gribi. Un tas laikam uzlika uz spēli, gan uz kaut kādu tādu nogurumu visu laiku, kaut kāda kājas ir smagas, elpošana, pietrūks bišku. Kad pa šitiem 2 gadiem varēja saprast, ka tomēr gatavoties pašam, kad tev no aizmugures nespiež, ka tas ir jāizdara. Tu pats izdarīsi daudz vairāk un pareizās lietas. Tieši progresā, ja kļūšu kādreiz par treneri, tie 2 gadi Šveicē ļoti daudz ko iedeva. Ļoti daudz. Tāpēc, ka es biju pie Krikunova, biju pie Varabjova, pie labiem treneriem, pie grandiem. Bet tādu saprašanās par to visu nebija. Pavisam savādāk. Tas gandarījums nāk tikai tagad, tu jūti? Jā. Un tās 2 gadi Šveicē man iedeva vienkārši tādu spērienu uz priekšu. Tu esi savā karjeras augstākajā punktā pašlaik. Tu esi bijis 7 pasaules čempionātos, olimpiādē. Vai tu jūti, ka tu esi, kad Aleksējam sezona karjera iet uz otru pusi? Vai tu tā neteiktu? Vai tu esi pa vidu? Uz leju? Jā. Nē, uz leju vēl neiet. Un pēc fiziskās, pēc funkcionālās tās sagatavotības, tagad var saprast, ka ja būtu kādreiz varbūt saprast to ātrāk, būtu pavisam karjera aizgājusi savādāk. Es nedomāju, ka būtu labāk vai sliktāk. Kā tā ir, esmu pilnīgi apmierināts, bet tie soļi varbūt jaunajiem kaut kādiem var tagad pastāstīt, kas ir jāizdara, kur jāizdara. Tas ir ļoti labs. Es domāju, ka karjera pats galvenais, lai nebūtu traumas. Nebūs traumas, un tas arī Malgins man to pateica. Viņš saka, labi, šodien neaizgāja hokejs, tur rīt neaizgāja, tur mēnesi neiet, pēc tam pats galvenais, lai būtu viss kārtībā veselība. Ja ir veselība, tad tu varētu spēlēt līdz 40, tad līdz 42 gadiem mierīgi. Ja ir kaut kādas traumas, tad tas hokejs var beigties ātrāk, un tu var nožēlot, ka varbūt tu varēji spēlēt, bet kaut kur tā veselība tev pieviena. Kā ar traumām to bijis Aleksej karjerā? Liepājā, kad bija dažas traumas, bet pēc tam laikam... Rīgas Dinamo. Bija akromiālo bija sarāvs un tur ar mugurkaulu bija tādas problēmas, dēļ kā laikam tā sezona varbūt arī neaizgāja.
Vēl viena interesanta lieta tavā, var teikt, ne hokejista karjerā, bet CV tavā ierakstā ir aizboks cīņas. Īsumā varbūt pastāst par tām. Tagad tu atceries to laiku, kā tu piekriti toreiz boksēties. Uzaicinājām, tu pie tam uzvarēji šajā turnīrā. Un vai tev tas arī interesē ārpus hokeja, teiksim, boks, skatīties, trenēties? Trenēties, skatīties ļoti patīk. Un vasarā es katru vasaru, vēl pirms aizboks 2 vasaras, es mēnesi trenējos ar boks treneri 3 reizes nedēļā. Pašu turnīru, ja jūs atcerēties, 81. gadu bija Vitalijs Durnovs pie mums spēlē aizsargs. Viņš bija 18 gados jau čempions boksā, Latvijas čempions. Edvards Roitmans, kas ir vārsargs tur, viņš bija viens no organizētājiem. Un mēs zvanījām viņam uzzināt, kā tur to turnīru, kad notiks, kur biļetes dabūt. Un uzdevām jautājumu, ka varbūt Vitaļik var pieteikt, tāpēc, ka cilvēki nav, tomēr būs savējais boksers, varbūt cilvēki atnāks. Viņš pateica, ka nav, vajag tikai profesionālo hokejistu, ka viņš amatieros spēlē, ka nevar. Nu, un es pajokoju, ka varbūt tad es, kaut ko mēs pasmējamies par to. Pēc pusstundas zvans. Tiešām tu varētu startēt. Es saku, es nezinu. Vajag patrenēties. Jā, vajag paprasīt trenerim, kā kas. Bija 5 nedēļas paukus. Tieši neaizbrauc uz pasaules čempionātu. Pazvanīju trenerim, tas pateica, 5 nedēļas pamaz, bet, varam sagatavoties. Tāpēc, ka viņi tādā pašā stāvoklī, tur 5 nedēļas tiem hokejistiem būs. Un tā arī tiku. Un pēc tam, kad uzzināju, ka pret ko būs, bija bišku satraucies, jā? Tā bija bišku nervozi. Tāpēc visu tajā pirmajā dienā staigāju pa pludmalu pirms boksu. Bija viena doma, tikai nenokrist pirmajā raundā. Tāpēc, ka, tas, kas viss beidzās labi, tas ir labi. Bet šogad atkal gribu taisīt. Latvieši. Jā, tie paši organizatori, tikai es nezinu, Latvijā vai Krievijā. Viņiem bija doma jau pagājušajā gadu uztaisīt, bet dēļ olimpiādas viņiem ar to translāciju bija. Laikam nebija laika to uztaisīt, bet šogad viņi reāli var uztaisīt to. Tev interesētu, ja tev aicinātu dalību? Man ļoti interesē, bet vienīgais jautājums, ka... Vai tas nekaitēja karjerē, ja hokejista? Ja es beigtu karjeru šogad, tad vispār nebūtu jautājumu. Es piedalītos, tas ir 100%. Bet vienīgais jautājums, vai būs atkal tas svara kategorija līdz 114, 17, un manē 90, 20 kg. Lai te nokrit ar Tjuhinu, piemēram, jākavējās. Jā, un tas ir jautājums. Tāpēc, ka ja būtu viena svara kategorija tur līdz 90 vai pat līdz 100, tad var reāli domāt, bet ja būs atkal visi kopā, es domāju, ka būs visi kopā, tāpēc, ka līdz 90 kg diezgan maz, kas gribēs kauties. Padomās, kā aizies sezonu līdz beigām redzēs. Es zinu, ka tavs hobijs arī ir mašķerēšana. Jā. Kā veicās vispār mašķerēšana pēdējā laikā? Tu minēji pirms intervijas, ka Grodņā tu mašķerēji. Jā, es no pirmām dienām jau Grodņas kapteinim ir piekabi, laiva, motors, un jau no pirmām dienām viņš man piedāvāja aizbraukt. Man bija makšķeri līdzi, un mēs kā sākam braukt pēc katra treniņa, jau tā kā treniņš beidzās, izstiepamies riteni, mašīnā iekšā, pusdienas līdzi, laivā pusdienas un līdz tumsai, jau no vasaras sākuma. Un es tagad braucu projām janvārī, mēs vēl pēdējās dienas vēl bijām makšķerēt. Un Baltkrievijā viņš zina tās vietas, kur, kas, un diezgan pozitīvi. Tāpēc varbūt arī tas pusgads pagāja diezgan pozitīvi un ātri un ļoti labās emocijas. Bet ja tu spēlē pilsētā, kurā nav upju ezeru, vai tā ir bijis, ka to jābrauc kaut kur tālu? Ir, bet man ir priekšroka laikam tām pilsētām, kur ir jūra vai kaut vai upe, tāpēc, ka es visu bērnību biju pie jūras dzīvojis, tāpēc, ka man tēvs dzīvo Saulkristos. Un laikam tā jūra un makšķerēšana manī tādas lietas
baznīcu un jūru makšķerēšanu. 2 lietas, kur tu tiešām vari iztīrīt savu galvu, kur tu vari pasēdēt, padomāt kaut kādas, izdomāt kaut ko. Attiet no hokeja. Jā, no visa, ne tikai no hokeja. Ļoti labi tīra galva. Es tev, Aleksej, novēlēšu atlikušajā tavā karjerā izvilkt zelta zivtiņu, tādu, kā tu vēlies. Tā varētu būt Latvijas izlases kontekstā, varbūt ar Beļavski. Kāpēc ne, vai ne? Jā. Varbūt tādas iespējas varētu būt. Un, lai tu gūsti gandarījumu no hokeja un atrodi to vietu, to pilsētu, to komandu, kurā tu vari būt. Paldies. Kura tev sniedz šo fantastisko sajūtu. Groģņa. Varbūt, kāpēc gan ne? Jā, varētu. Vai arī Kurbats? Šogad Kurbats. Nākamgad jau redzēs. Skaidrs. Paldies tev liels. Paldies jums.